Sveiki, dārgi jaunkungi un jaunkundzes! Uzsaku lekciju ciklu par Latvijas valstiskumu. Es esmu rezeknietis, latgalietis Benis Aļo. Esmu Krievijas Donecka Tautas Republikas un Latvijas pilsonis. Padomju Latvijas dēls. Esmu dzimis Padomju Savienībā, Latvijas PSR teritorijā. Ak, cik brīnišķīgi tie bija laiki! Vispārēja nodarbinātība, bezmaksas izglītība, bezmaksas medicīniska aprūpe. Tikai ievērots princips no katra pēc spējām, katram pēc darba. Brāļu, krievu, latviešu un ukraiņu tautas dzīvoja kopā un laimīgi un savā starpā necīnījās. Kopā mēs veidojām gaišu komunistisko nākotni. Taču pēc Padomju Savienības sabrukuma, ko veica nodevēju un tautas ienaidnieku bārs, tie stulbi mudāki Jelcins, Gorbačovs, Ševardnadze, Jakovlevs, virs mūsu republikām pulcies melni mākoņi, mežonīgs cilvēku ēdošs kapitalisms. Krieviju ir pārņemuši oligārhi un korumpēti ierēdņi. Latvijā pie varas nāca nacisti un aizliedza kompartiju un komunistisko ideoloģiju. Viņi sāka iznīcināt Lenina un padomju laika pieminekļus. Šogad 9. novembrī šeit Kelmi nojauca pieminekli Rēzeknes atbrīvotiem no fašistiem, pieminekli Aļošai. 1991. gadā nacisti 700 000 Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju atņēma pilsonību. Tagad tie cilvēki, diemžēl, nevar balsot un piedalīties valsts politiskā dzīvē. Kopš 2004. gada nacisti sāka iznīcināt Krievu skolas, ieviešot tajās bilingvālo izglītību un 2021. gadā pilnībā pārcēla mūsu skolas uz latviešu mācību valodu. Tas ir etnocīds. Fašisti sāka ar pieriem sādzīt brālīgas Krievu un latviešu tautas, lai novērstu tas no klases cīņas pret buržāziju. 2004. gadā Latvija iestājās NATO un Eiropas Savienībā. Rūpniecība Latvijā ir pilnīgi iznīcināta. Lauksaimniecība mirst. Mirstība pārsniedz dzimstību un ir negatīvs iedzīvotāju skaita pieaugums. Milzīgs bezdarbs. Cenu pieaugums šobrīd pārsniedz 10%. Gāze 2022. gadā sadardzinājusies 7 reizes, benzīns par 40%. 40% iedzīvotāji saņemot ne vairāk kā 400 eiro mēnesī, vegetē zem nabadzības sliekšņā. Puse latviešu par kapeiku Eiropas Savienības valstis strādā par vēju. Diemžēl Latvija nav neatkarīga valsts. Latvija ir okupēta ar NATO un Eiropas Savienības spēkiem. Latviešu valoda ir degradējuša, to ir piesārņojuši amerikanismi un germanismi. 50% iedzīvotāju saņem santimu un dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Mīļie latviešu brāļi un māsas, tagad esmu Krievijas Zaporožas apgabalā un piedalos speciālajā operācijā. Mēs vēlamies, lai Ukraina kļūtu par demokratisku, neatkarīgu un Krievijai draudzīgu valsti. Mēs nevēlamies, lai Ukrainu, tāpat kā Latviju, okupētu NATO un Eiropas Savienības spēki. Mīļie brāļi un māsas, novēlu laimi un labklājību gan Krievijai, gan Ukrainai, gan Latvijai, gan citām Padomju Savienības republikām. Un tas ir iespējams tikai ārpus Eiropas Savienības, ārpus NATO un ražošanas līdzekļu valsts īpašumā. Sociālisma apstākļos mums ir jāatjauno mūsu veca un laba Padomju Savienība. Cienījami biedri, Latvijai, tāpat kā Ukrainai, ir nepieciešama atbrīvošana. Aicinu sākt atbrīvot mūsu Latviju. Vajag sapulcināt visus Latvijas darba ļaudus un inteligenci, krievus, latviešus, ebrejus, ukrainus un citas tautas un sākt cīņu pret
pret tautu noskaņotu Latvijas valdību. Tas ir prezidents, jebreju fašists Egils Levits, premjers, amerikāņu fašists Krišjānis Kāriņš un visas Saeimas partijas. Visa šī fasistiska hunta ir jānoslauka. Latvijai jābūt divam valsts valodām, latviešu un krievu. Mums ir nepieciešama skolas un augstāka izglītība krievu valodā. Komunistiskā partija ir jāatjauno. Pilsonība jāpiešķir visiem pastāvīgiem iedzīvotājiem. Tā būs Latvijas denacifikācija, un Latvijas demilitarizācija nozīmē visu tur esošo NATO militāro objektu iznīcināšanu un Latvijas izstāšanos no NATO. Tam sākos maksimāla programma Padomju Savienības atjaunošana.